Labvakar, pasaules mazākajā skatuvā. Es esmu nokļuvis ļoti interesantā situācijā. Man blakus uz pasaules mazākās skatuves sēž Alise Vītola, par ko es zinu tikai divas lietas. Viņa nav Jāzepa Vītola radiniece, un bez viņas nav šīs pasākums nevarēja notikt. Visu pārējo man tagad būs jāuzmina lēnām intervijas gaitā. Jā, paldies. Tiešām ļoti intriģējošs ievads. Man arī ir liels prieks būt šajā vismazākajā skatuvē, lai gan, kad man Rasima atsūtīja vakar šo foto, es iedomājos, tad mēs runāsim pieturā. Mēs to šobrīd arī darām. Bet es domāju, ka tā ir ļoti laba ideja, ka mēs tiešām satiekamies pieturā un iepazīsimies un uzzinām vairāk par to, ko mēs darām. Es tā iedomājos, mēs atrodamies domu pieturā, tur, kur doma apstājas, piestāja un mazliet paliek pie kādas vienas. Bet, jā, man ir interesanti, es dzirdēju kaut kādus burtu salikumus, kaut kādus īpaši burtu salikumi, bez kuriem lietas, kuras ir iespējams, nebūtu iespējams. Varbūt var pastāstīt par tiem burtiņiem. Jā, šodien esmu šeit projektā Renas, projektā, ko vada Rasma Pīpiķe, ko jūs visi jau labi zinat, un šodien arī dzirdējāt viņas veiktās intervijas. Tātad šis projekts Renas ir par ko mēs darām. Mēs pētam, kā šobrīd sabiedrībā izplatās ekstrēmisma vēstījumi un naida runa. Pētam, jā, kas notiek ar ļoti dažādām metodēm. Mums ir cilvēki, kuri tiešām iefiltrējās dažādās labējās, kreisajās partijās, piedalās visādos čatos, grupās. Jūsu pārstāvētie cilvēki iefiltrējas ekstrēmistos grupējumos, un kā jūs nodrošināt, ka viņi paši nekļūst par ekstrēmistiem? Jā, šādi veiktam pētījumam ir ļoti daudz interesants nianses, un tikko mums arī bija tikšanās ar šajā projektā, mēs to pārunājām. Ir arī vēl dažādi arī drošības jautājumi šajos gadījumos. Piemēram, viņi to nedara no sava datora. Viņi to dara no datora, kas nav nekādā veidā savienots ne ar viņu sociālajiem tīkliem, ne ar viņu failiem un tā tālāk. Jo šī vide arī īstenībā diezgan bīstamā. Īpaši, ja kādā brīdī tevi atklāja, ka tu neesi šo uzskatu piekritējis, ka tu vienkārši esi pētnieks, kas ievāc datus. Tur ir īpaši protokols, kā to dara, kas tiek saskaņots arī ar citiem pētniekiem. Noteikti nav vienkārša lieta. Ko mēs darām? Mums ir arī notikusi liela aptauja gan Latvijā, Spānijā, Francijā un Kiprā, kur jūs arī šeit redzat uz plakātiem dažas no atbildēm, ko cilvēki domā par zinātni Latvijā. Šajā projektā Renas mums ir 3 lielas tēmas, uz ko mēs fokusējamies. Tātad zinātni, kā jau es minēju, dzimumu līdztiesība, kas ir kļuvusi aktuāla tēma, par to mēs varam vēlāk arī mazliet parunāt, jo tā ir tēma, kas man personīgi ļoti svarīga un interesanta. Un arī 3. tēma – nacionālisms, kas arī iet ļoti spēcīgi roku rokā ar ekstrēmismu naratīviem mūsdienās. Ļoti interesanti, bet es tagad tā iedomājos, cik es pats esmu bijis kaut kādos čatos vai redzu, kā cilvēki internetā uzvedās. Man kaut kā šķiet, ka ir ļoti, jebkurā kaut kādā novirzienā, kur cilvēki runā, vienmēr būs kādi troļi, kam ir interesanti, teiksim, kuriem ir jautri izaicināt šo, un kā var, vai, pieņemsim, pētnieks var arī notēlot kādu šādu troli, kurš izaicina, kāda ir tā pētnieka, teiksim, līdzdalība šādā čatā, ja viņš grib būt, saglabāt to savu pētniecisku, un otra lieta, kā ja viņš tiešām sarīko kādu lietu, teiksim, uzmundrina kādu cilvēku veikt kādas īpašas darbības tikai, lai noticētu, ka viņš arī ir ekstrēmists. Jā, gluži tā viņi nedarīs, jo arī, kā es minēju, katram tam pētījumam kaut kāda ētikas kodeks, kam tev ir jāsako. Tā kā pētnieks tomēr vairāk būs novērotājs, viņš speciāli neizaicinās, neeskalēs kaut kādu situāciju. Jā, pētnieks, ko viņš darīs, viņš novēros situāciju, viņš, teiksim,
centīsies būt pietiekami neitrāls, bet arī saglabāt to iespēju iegūt datus. Un, protams, kā es minēju, arī šādos gadījumos pētniekam jābūt uzmanīgiem, tā kā viņi, savu lieku uzmanību noteikti nepievērsīs. Viss ir atkarīgs arī, protams, no grupas, ko pēta, jo ko mums ļoti interesanti kolēģi stāstīja, ja, piemēram, Francijā viena pētniece, viņa uzrakstīja disertāciju par džihādistiem internetā. Viņas disertācija ir noslapenot uz 100 gadiem. Pēc 100 gadiem šod publiski būs pieejami, jo viņa zina tās sekas, ar ko viņai nāktos rēķināties. Drīzāk ne viņai, bet arī kopumā tas kā valsts noslēpums, jo tur bija acīm redzot apskatīt pietiekami tādi jūtīgi dati un informācija, ko viņai arī augstskola tāpēc noslapenojas, pieļauj sadarbībā droši vien nekādiem drošības dienestiem. Bet ko viņa teica, ka, piemēram, šie te džihādisti, viņas absolūti neuztrauc tas, ka pa viņiem raksta, viņi drīzāk ar to lepojās. Tā kā tas ir ļoti atkarīgs tiešām arī no katras šīs kustības, bet pētniekam ir jābūt ļoti uzmanīgam. Lai gan, ko es gribētu teikt, ka mēs šī pētījuma metodē neesam īsti eksperti, mēs to nedaram, ko mēs daram ar ASMU šajā projektā Arenas. Mums bija lielā aptauja, kur mēs ievācām datus, un mēs tikko esam sākuši analizēt. Datu mums ir ļoti daudz, mēs varēsim analizēt datus, 3-5 gadus tagad visādos griezumos, skatījumos un tā tālāk, un mēs ieguvām ļoti interesants datus. Mēs cilvēkiem prasījām arī, kādas, jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas, izaicinājumi. Tad, kā es minēju, daudz jautājums par tēmu zinātni, ko jūs domājat, vai jūs uzticaties zinātniekiem, ko jūs domājat par dažādiem zinātnes sasniegumiem, par dzimumu līdztiesību, kā jūs uzskatāt, dzimumu līdztiesības jomā jūsu valstī iet labi, ko dara valdība, vai feminisms ir kaitīgs sabiedrībai un tā tālāk. Dažādi šādi jautājumi, un tad par nacionālismu, protams, daudz jautājumu arī, ko mēs varam uzskatīt par valsts, pilsoni, iedzīvotāju valsts piederīgo, kas cilvēkam ir jāzina, lai jūs viņu uztvertu kā savējo un par citiem jautājumiem. Tā kā mēs vairāk par šo... Tu pieminēji, vai jūsu valstī dzimuma līdztiesība, tas nozīmē, ka tas projekts darbojas vairākās valstīs salīdzinoši? Jā. Šī tā aptauja tika veikta Latvijā, Spānijā, Francijā un Kiprā. Un tas ir arī viens no mūsu uzdevumiem, kam mēs tikko esam ķērušies klāt, salīdzināt datus arī valstu dalījumā, ko mēs tikko sākām veikt tādu pirmo visātrāko analīzi, pirmos datus, jo mēs kaut ko jau gribam uzreiz, protams, publicēt, pastāstīt, ko mēs esam atraduši, un es salīdzināju datus ar Spāniju, un mums bija diezgan līdzīgi divus jautājumus. Mēs skatījāmies par galvenajām problēmām un izaicinājumiem mūsu valstī, un mēs skatījāmies, ko saka galēji kreisie un galēji labējie. Un daudzās jomās dati tiešām ir ļoti līdzīgi, tās problēmas ļoti līdzīgas, ko pauž. Interesanti. Bet tās es pareizi saprotu, galēji labējie, galēji kreisie ir tiešām sēdējuši un čatā saņēmuši lūgumu izpildīt garu anketu, un aizpildījuši par visām tām problēmām. Tas ir kā novērojums. Aptauja aizpildīja 1200 cilvēku Latvijā, un viņiem tika arī jautāts, kur jūs sevi novietojat šajā politiskajā skalā. Jā, teiksim, jūs esat labēji kreisais, centriski kreisais un tā tālāk. Jā. Puse cilvēku to izdarīja, puse to neizdarīja, jo mūsu Latvijā arī mums nav šī te... Puse neielika sevi uz spektrā, un cik no tās puses sevi kā galēji nosauca? Vai galēji abās pusēs bija pa 2-3% abās pusēs. Tā kā tas ir neliels daudzums cilvēku, bet, kā es teicu, tie rezultāti bija loģiski, kas nozīmē, ka arī lai gan, tieši tā, to atbilžu skaits varbūt šajā galējā spektrā nebija tik liels, rezultāti bija diezgan arī tādi, kā mēs jau paredzējām. Bet man būtu interesanti, ja kā cilvēks sevi tā apzināti ļoti apsēžas un refleksē, es jūtos kā galēji labējais, tad man jau tas bišku nomierinātu, tas cilvēks, ka viņš vismaz apzinās,
ka viņš ir kaut kāds ekstrēms? Vai, Jā, es teiktu, es par to arī pabrīnījos, jo es domāju, ka Latvijā viss sevi saliks, ka viņi ir centriskie, labai centriskie, kreisi centriskie. Es esmu normāls. Jā. Tā tomēr nebija. Plus, ko mēs darīsim, kā es teicu, tikai pusi cilvēku sev novietoja. Jautājums, vai viņi sev novietoja pareizi. Man ir aizdoms, ka nevienmēr tā ir, un tagad jau mums tas ir tālāk darbs, jau ņemot vērā visu to informāciju, kas mums ir, arī pāanalizēt mazliet, kur tas cilvēks faktiski atrodas, un tad būtu arī pēc tam interesanti paskatīties tas, ko viņš ir norādījis, cik lielā mērā sakrīt ar to, kā varbūt mēs, vadoties no tās informācijas, ko tas cilvēks iedevis, kā mēs viņu novietotu. Kā jūs novietot, vai jūs jautājat jautājumu, kā tevi novieto tavi draugi, vai cilvēki, kas tevi pazīst, kas ir bieži vien ir tā kā pašidentifikācija atšķirās no tā, ko man liekas citi par mani domā. Nejautājām, jā, bet tas varētu būt viens no veidiem, bet es domāju, ka pieņemot, kad mēs jautājam, kur jūs sevi noliekat, jā, ka tie cilvēki arī padomāja varbūt tā mazliet plašāk. Ļoti interesanti. Un kādas ir tās īpašības, ja mēs tagad par tiem galējiem, jau tā ir tā pētāmā tēma, tad kas bija pie tāds raksturīgs galēji kreisai personai vai galēji labai personai? Tu teici, ka jūs jau it kā tā gaidījāt, un ka tas tā kā apstiprinājās, bet kas tad būs? Mēs varētu visu kolektīvi izveidot stereotipus, pastiprināt par saviem, par šiem ekstrēmistiem. Mēs tikai sakām, kā mēs sākām, ja tiešām tā aptāja noslēdzās pavisam nesen, mēs paskatījāmies 2 jautājumus, problēmas un izaicinājumi draudi. Mēs analizēsim vēl tālāk, un droši vien nākošais gads mums būtu daudz kas interesants, vēl ko pastāstīt. Bet, runājot par problēmām, ko norādīja galēji kreisie un arī kopumā tie, kas sev novieto vairāk kreisi, sociālās un ekonomiskā nevienlīdzība. Viņi teica, tas ir lielākais izaicinājums. Tas nav nekas ekstrēms, ja tā padomā. Ja cilvēks saka, ka mums ir augsta sociāla un ekonomiskā nevienlīdzība un problēmas izglītības sistēmā. Tas bija visi kreisie. Jā. To norāda kreisie labējā spektrā un īpaši tie galēji labējie, viņi norāda diezgan tipiski, kā mēs varētu domāt, imigrācija, ārējie draudi, un arī ekonomisko nevienlīdzību viņi uzsvēra. Tā kā šeit mēs redzam to, ko jūs arī redzat plakātos, mazliet par to ekstrēmismu narratīvu, ir šī ārējā ienaidnieku, uzsvars uz ārējo ienaidnieku. Man ir tāds nepersonīgs stāsts, bet man patīk tāda grupa Laibach, kas ir 10 gadus pirms Rammstein izveidojas. Viņi tā kā ļoti daudz savās uzstāšanās tēlo vai mazliet ironizē par totalitārām, viņas balsas ir ļoti tādas spilgtas, un es zinu, ko es daru, kāpēc šis jautājums. Un Vācijā viņi vēl pirms Rammstein bija izveidojuši 90. gadu sākumā, un bieži vien uz viņu koncertiem nāca gan ekstrēmi labējie, ekstrēmi kreisie, un viņi teica, šī ir mūsu grupa, nē, šī ir mūsu. Bet viņi tā kā bišķi smējās par abiem, bet viņiem bija fani abās pusēs, un viņi tā kā pilnīgi skaidri apzinājās, nē, šī ir mūsējie. Man liekas, vai ir kaut kas tāds kopīgs, kas tos, teiksim, galējus vai ekstrēmistus vieno, ja tu nosauc diezgan atšķirīgs tās problēmas, bet kur tad sāks tas ekstrēmisms? Ko es nepieminēju, bija daudz problēmas, ko norādīja abi. Arī nekas ļoti pārsteidžos, es teiktu, ka gandrīz arī jebkurš Latvijas iedzīvotājs šīs norādīta veselības aprūpe, pensijas, cenu pieaugums. Bija vairāk jautājumu, kas ir problēmas praktiski visiem, un tā skaitā labējiem un kreisajiem. Ko es vēl gribētu teikt, ka, manuprāt, Latvijā varbūt mēs nevaram runāt par ļoti galējām kustībām abos virzienos. Šeit es varētu piesaukt piemēru, es lielāko daļu savu laiku pavadu Grieķijā, un tur ir ļoti spilgti, ļoti labējie, ļoti kreisie. Un tieši tā viņiem ir lietas, kas viņiem ir kopīgas arī. Piemēram, tā kustība pret valsti. Ir gan labējie, ir ļoti pret valsti, pret to iekārtu, gan arī kreisie. Bet, protams, viņiem ir dažādi mērķi, ko viņi gribētu sasniegt, bet viņām ir stingri pret. Sagraut labprāt kopā, tur viņi varētu sadoties rokās un būt. Jautājums, ko darīt pēc tam? Jā, pēc tam dažādas idejas, skaidrs. Interesanti, bet tad tu saki, tad Grieķijā būtu lielāks tas sadalījums, bet ir kaut kāds, jums arī interesē, ir kaut kāds tiešām centrs vai
ir Spānija, Kipra vai vidējais latvietis atrodas vairāk pa labi par vidējo Spāni vai Kiprieti? Neesam vēl salīdzinājuši, jā. Okay. Tas mums ir priekš, ko es varu pateikt par vidējo latvieti. Vidējais latvietis ļoti tipiski ir centrisks. Ar tādu novirzītu uz labēju centrisko, ja mēs skatāmies. Arī mēs paskatījāmies par dzimumiem. Ļoti interesants sievietes. Nav būtiski atšķirības, bet principā sievietes ir centriskāk. Vīrieši mazliet tomēr uz labējo. Atkal, ja mēs skatāmies, jauni cilvēki vairāk uz kreiso, vecāki cilvēki vairāk uz labējo. Rīgā vairāk kreisi centriski, Latvijas lielajās pilsētās centriski. Tādas zināmas atšķirības ir latviešu tautības cilvēki vairāk labēji centriski nekā citas. Tas ir, kā viņi sev paši identificē. Kā es teicu, mums vēl ir tas darbiņš, paskatīties no visiem tiem jautājumiem un atbildēm, saprast, kur viņi atrodas, tā faktiski pēc zinātniskās teorijas, varbūt ne pēc viņu tās izjūtas, jo ko mēs daudz arī Latvijā redzam, cilvēki bieži saka, jā, esmu tur centriskais, liberāls, labējais, bet tad, kad mēs jautājam, ko tu gribi no valsts, es gribu veselības aprūpa brīva, es gribu izglītību, kas tomēr ir vairāk tie sociāli demokrātiskais virziens, tā kā, teiksim, to padomi laiku kontekstā daudz cilvēku negrib teikt, ka man tur interesē sociālais virziens vai es kaut ko vairāk gribētu tajā, mēs sakam, nē, es esmu tur liberāls, labējs un tā tālāk, kaut gan faktiski cilvēki bieži, savā tajā būtībā tomēr arī virzās uz to sociāli demokrātisko pusi, un tāpēc sakam, mēs gribam kā Ziemeļvalstīs ir sociāli demokrātisks, tomēr, tagad arī virzās varbūt vairāk uz labējo. Interesanti. Un tu pieminēji tagad 3 tās galvenās jomas. Otrā bija tā dzimumu atšķirības, dzimumu līdztiesības. Un vai tur ir kaut kad pirmā jau datu analīze veikta un kaut kas interesants? Tur tā kā man tā tēma ļoti interesē un es ar to īpaši darbojos. Arī uztaisījām tādu ātro analīzi, analizēsim tālāk dziļāk, ko mēs redzam, kopumā kā tipiski arī parādās, ka sievietes ir kritiskākas šajā jautājumā, ja mēs, piemēram, prasam, vai mums Latvijā dzimuma līdztiesība, vīrieši teiks vairākums, jā. Sievietes mazāk, sievietes vairāk jūt tās problēmas, kas tomēr ir, bet kopumā mēs redzam latvieši ļoti skeptiski par tādām lietām kā feminisms, vispār dzimuma līdztiesības jautājumu. Un te atkal, protams, mums tur ir dziļāk jāstāsta, kas ir tie iemesli, bet no tā, ko es līdz šim esmu lasījusi un ko citi pētnieki teikuši, te arī padomu laiki ir nostrādājuši negatīvi ar to, ka padomu laikos ir teikt, mēs esam sasnieguši dzimumu līdztiesību. Lai gan faktiski, kas notika, sievietei bija jāizdara visi mājas darbi, bija jāaudzina bērni, bija jāstrādā, sievietei bija jābūt aktīvistei, sievietei bija jādara viss. Kā saka, tajās valstīs, kur ir, piemēram, arī Islandē, kur mums ir ļoti augsts dzimumu līdztiesība, citos pētījumos visaugstākā Eiropā, faktiski, kas notiek, sievietes ir pārslogotas, jo viņām jādara viss, viņām ir gan karjera, gan māja, gan aktīvisms. Islandē tā tad ir vislielākā dzimuma līdztiesība Eiropā un visnoslogotākās sievietes. Jā, un sievietes saka, mēs negribam darīt visu, varbūt beigās, tā kā, bet tur ir jāskatās arī vēl dziļāk. Tas dzimuma līdztiesības temats kopumā Latvijā nav īpaši populārs, ir vairāk pētnieki, kas to dara, bet tā sabiedrībā mēs parasti sakam, mums viss ir ļoti labi. Bet to, ka nav populārs, tu vairāk saki pētījumu daudzums vai jau pētījuma rezultāti, ka gan sievietes, gan vīrieši saka, mums jau viss ir labi, Nē, īsti viņi tā nesaka kopumā, īpaši sievietes uzsver, ka problēmas ir, bet sabiedrībā kaut kā pie mums par to īpaši neklājās runāt, teiksim tā. Ko es redzu arī Rietumē Eiropā vai kaut vai Grieķijā, tādā 8. martā notiek protesti gājieni, sievietes iet pa lielāku dzimumu līdztiesību, tur samazināt atalgojuma atšķirības un tā tālāk. Šeit Latvijā, ko mēs darām, dāvinam ziedus sievietēm. Mums bija kultūras šoks raidījums 8. martā, kaut kādi notikumi arī notiek, bet tas tiešām bija šoks, tās gaidas bija, ka būs daudz šokolādes un ziedu un atvainošanās par pārdarījumiem, saprot. Bet arī tas nozīmē, ka tā skepse, es, piemēram, man vispār nezinu, kā izskatās Kipra un kādi tur ir cilvēki, un vai viņiem ir vai viņi saskarās ar kaut ko līdzīgu, ko mēs piedzīvojam, vai šī skepse tur un tas, ka mēs esam tādi centriski, pamaz,
ekstrēmi, tādi mēreni un arī kautrīgi izteikums ir dzimuma līdztiesības problēmas, vai, teiksim, Kipru var salīdzināt Jā, ar... par Kipru es tik daudz nezinu pašlaik vēl, jo mēs neesam apsprieduši, mēs vēlāk rudenī tiksimies, apspriedīsim tos rezultātus kopumā mūsu valstīs, bet ko es zinu, Kiprā, sapsit, viena no sliktākiem dzimuma līdztiesības jautājumiem, ja nemaldos, viņiem bija, nezinu, viena deputāta apmēram parlamentā, nu, es pārspīlēju, ja, bet... Viens parlaments, viena deputāta sieviete. Es pārspīlēju, jā, ja Latvijā mums ir 30%, ja, tad Kiprā bija kaut kāds ļoti tāds šokējošs mazs tas cipars, ja es precīzi neatceros, bet Kiprā, jā, tā situācija dzimuma līdztiesībā, cik es zinu, nav spoža, bet tad jau vairāk detaļās mēs runāsim, jā, ar kolēģiem. Un es piemirsu, tātad pirmais bija ekstrēmisti, dzimuma līdztiesība un trešais nacionālismu. Nu tad kas ir ar mūsu nacionālismu? Ko mēs redzam datos? Nu, lūk, arī temats man šeit jāsaka, jābēdina, ko mēs vēl neesam sīkāk izanalizējuši, ja? Bet, ko es varu pateikt, nu, ko es minēju, piemēram, ka kas ir raksturīgs labējiem, galēji labējiem, viņiem ļoti liels uzsvars uz imigrāciju, ja? Ka šis cilvēkiem, teiksim tā, lielā vilcienā jautā, kur ir problēma, jā, piemēram, kreisie teiks problēma tajā, ka mums liela sociālā nevienlīdzība, labējie teiks, tāpēc, ka mums ir migranti, imigrācija arī Latvijā. Kreisie teiks, ka emigrācija? Nē, kreisie teiks, ka sociālā nevienlīdzība liela, tā ir problēma, jā, tad labējie drīzāk teiks, ka problēma ir imigrācija, ārējie draudi, un tas, ka ekonomiskā situācija slikta, tas ir abiem vienojoši, gan labējiem, gan kreisajiem. Es arī esmu novērojis tādu, varbūt ne parādību, bet ļoti bieži cilvēki, kas varbūt nedzīvo, teiksim, Latvijā, vismaz Latvijas piemērs, aizbrauc uz ārzemēm un arī internetu komentāros tā kā radikalizējas un raksta, cik slikti, ka Latvijā ielaiž imigrantus un kaut kā īpaši kļūst ļoti aktīvus viedokļus veido par, kamēr paši dzīvo citā valstī, vai jums ir kaut kāds veids, kā šo pētīt, ja jau tas ir starpvalstu pētījums, kā pētīt diasporas kaut kādu radikalizēšanos vai tieši neradikalizēšanu, vai šos pētījumus ir kaut kā iespējams tenīs datos atrast kaut ko par mūsu iekšējo tādu kustību? Šobrīd ne, jo mūsu pētījumā piedalījās tie cilvēki, kas dzīvo Latvijā. Ja? Mums nebija nekāds uzsvers uz diasporu, vai nav, diaspora vispār nav pētīta šajā gadījumā. Jā, tas ir katrā ziņā ļoti interesants virziens, ko varētu paskatīties, kas ir tas, ko cilvēki redz, ja? Kāpēc viņi nāk ar tādu viedokli pēc tam. Jā, šeit nevarēšu vairāk neko pateikt, jo mēs to neesam analizējuši, bet mēs paturēsim prātā noteikti. Un vēl viena tēma, tā kā, es nezinu, varbūt tie ir mani aizspriedumi, varbūt tie ir arī tavējies, jo tad, kad stāstīja man par tiem ekstrēmiem kreisajiem, bija tāda izjūta mazliet, tādā zinātnē parasti ir pieņemošāk vai izprotošāk. Tā sociālā nevienlīdzība tā kā, un tie ekstrēmi labēji ir tā kā, lielāka pretestība. Vai tu to arī tā redzi un izjūti, ka, starp zinātniekiem runājot, tad tā kā mazliet maigāka izpratne par ekstrēmajiem kreisiem, kaut gan viņi tāpatās grib valsts iekārt iznīcināt? Jā, tas ir ļoti labs jautājums, un to es pati arī esmu domājis, un pirms šīs intervijas arī es par to domāju, kā man par to attiekties, jo ir jau tā, ka pētniekam vienmēr ir savs viedoklis, jā, mēs nekad nevaram būt pilnībā objektīvi par kaut ko, un, piemēram, man arī esmu vairāk sociāldemokrātisko uzskatu piekritējis, ja tāpēc kaut kādā ziņā es arī, protams, pret tiem kreisajiem kaut kā man arī personīgi varbūt ir tāda labāka attieksme. Ja? Tas pētniekam, protams, jāņem vērā. Bet, ko es gribētu teikt, ka iespējams, ka tajā mūsu īpaši Latvijas aptaujā tie kreisie arī nav bijuši tie visekstrēmākie, ja? Ko mēs varam iedomāties. Jo tajā pašā Grieķijā esmu redzējis tos kreisos, kas ir gatavi iet sist cilvēkus ar metāla šitiem stieņiem, ja? Tiešām es to zinu arī no dažādiem pasākumiem, jo mans vīrs ir arotbiedrības vadītājs, un viņam, piemēram, bija arotbiedrība kongress. Grieķijā? Jā, viens arotbiedrības vadītājs, skolotāji,
un viņiem bija arotbiedrība kongress, kur ielauzās vieni kreisie ar metāla stieņiem, viņi iekaustīja dažus cilvēkus un pārņēma vadību šajā kongresā. Ja? Nu, Latvijā mēs neko tādu neredzam. Tā kā, tādas noteikti, es domāju, neviens mēs neatbalstam. Un cita lieta, jā, ka tajā mūsu Latvijas aptaujā, jā, mēs tiešām tos, teiksim, ekstrēmi kreisos redzam kaut kādā labvēlīgākā gaismā, jo vienkārši viņi mums nav tik ekstrēmi, ja, kā varbūt mēs redzam tos labējos, jā. Bet tā, es domāju, tāda tieši mūsu Latvijas īpatnība, ja daudzās citās valstīs varēs atrast tos arī ļoti ekstrēmos kreisos un tiešām ar vardarbīgiem, teiksim, metodēm tā tālāk. Un tagad par tādu, man interesē tāds laika plūdums, pieņemsim šāds pētījums, starptautisks, 4 valstis, ir ievākti dati, tagad būs jāsāk viņus analizēt, pirmā analīze jau ir veikta, cik ilgi šāds projekts notiek, visa tā analīze, visi tie papildus pētījumi, un cik agri tevi jau ir jānosaka, kurš būs nākamie, kā jūs nākamos datus ievāksiet, vai tas tā kā, pārņem viens otru, un pa kādu laiku nogriezt mēs tagad varam runāt, ka šie dati ir tiešām dziļi, pietiekami dziļi jau lietoti un izpētīti. Jā, šis pētījums kopumā ilgs 4 gadus, tad Rasma vairāk jau piedalās jau no paša sākuma pētījumā. Es pieslēdzos vēlāk, tagad arī tieši strādāju ar šo te aptauju un datu analīzi. Un, pagāja kāds gads līdz aptaujai. Aptuveni, jo aptauja arī jānoformulē, jāsaprot, kādi jautājumi būs, jāapspriež visiem kopā, jo savādāk tas nebūtu liederīgs naudas patēriņš arī kaut ko ātri savākt un tā jāpārdomā tiešām, ko mēs vācam. Pēc tam datu analīzi noteikti var, tur tiešām var analizēt virspusējāk, dziļāk, ejot konkrētos, piemēram, arī tēmās, ja kā es gribu dziļāk, piemēram, pāanalizēt par dzimumu līdztiesību, kas tad ir tie cilvēki, kas ir visskeptiskākie un varbūt padomāt par tiem iemesliem tā tālāk. Noteikti analīzēs teiktu gads, arī vairāk, ļoti atkarīgs, kā mēs, ko mēs tieši gribam redzēt, cik detalizēti, kādās niansēs un tā tālāk. Protams, tādu pirmo ātro apkopojumu var iedot arī pēc, nedēļas, ja? Tiešām ļoti atkarīgs. Projektā notiks arī citas aktivitātes. Šī izpēta, ko mēs veicam, nav vienīgā. Pēc tam arī, ko mums Rasma vairāk strādājas jau pie priekšlikumiem, kā uzņēmumos veicināt šo dažādību. Tā kā tā saka, lieta jau viena specifika, uz šo sektoru. Citi kolēģi strādās pie citiem. Mums būs arī eksperiments, ko vadīs mūsu kolēģi, ka viņi motivēs cilvēkus sociālajos tīklos atsakot ļoti ekstrēmiem kontiem. Privāti uzrunās. Es tev iesaku, kā pētniecības institūts vai kā... Viņas uzrunās, viņiem būs arī kompensācija par to, tā kā tur viss ir pārdomāts, lai cilvēks tiešām piedalītos un pēc tam, teiksim, būs novērtējis, vai tādā veidā var mainīt cilvēku uzskats, ka, piemēram, viņš atsako kādu laiku, nesako kaut kādiem... Tas tiks pārbaudīts. Dažiem tiks izmēģināti dažādas metodes, atsakot, kompensēt... Dažādos veidos, jo projekta kopējais, tas lielais mērķis ir saprast, viens, kā mūs ietekmē šie ekstrēmismu naratīvi un arī, ko mēs varam darīt, kā mēs tos varam mazināt. Un vai jūs kaut kā izvēlaties kaut kādas īpaši centrālas personas, kas čatā visvairāk, vistrakākās lietas dara un kuram visvairāk tās kontakti vai kādu, kurš visticamāk atsakot vai kā tā izvēle nokļūst, vai tam, kurš vakar pieslēdzās čatam, jo viņš gribētu kompensāciju saņemt par atsakošanu? Tur tiks izveidot noteikti kritēriji arī pie šī mēs vēl strādājam, lai būtu pēc iespējas liederīgāks tas pētījums, ko mēs esam arī izdarījuši. Mēs esam arī visās valstīs cenšamies mazliet pāanalizēt, arī tos ekstrēmākos kontus, lai saprastu, kas arī ir tie populārie temati, jo tie tikpat labi arī var būt valstīs diezgan atšķirīgi. Piemēram, ko es minēju, ka mums līdzīgi rezultāti Spānija, bet ir tēmas, kur mums ļoti atšķirās, piemēram, Spānijai, kas ir aktuāls jautājums par reģionālo neatkarību. Piemēram, Latvijā mums tāds jautājums, mēs viņu vispār neiekļāvām aptaujā, jo, cik man vismaz zināms, mums šobrīd nav aktuāli tas, ka kāds reģions gribētu atvienoties. Jā, viņiem tas varētu būt interesantāk.
Tad, jā, mēs lēnām jau tā dodamies uz to noslēgumu, bet pirms es tev jautāju, ko darīt kā ministru prezidente, man vēl ienāca prātā tāda doma, un tad viņa iznāca no prāta, bet ne, tieši... Jā. Vai jums ir kaut kādas interesi par, vai kaut kāds aspekts par mentālo veselību ir saistīts ar šo, jo man liekas, piemēram, tāds ekstrēmisms, kaut kāds īpaša paranoja vai kaut kāds bailes, vai jūs kaut kādā veidā psiholoģisko stāvokli, ne tikai ekonomisko, bet arī kaut kādu mentālas veselības stāvokli ir viens no parametriem, kurus jūs pētat šī pētījuma ietveros? Ko mēs esam izdarījuši šajā anketā? Mēs arī ielikām jautājumu cilvēkiem, vai viņi pēdējā laikā jutušies satraukti, izjutuši bailes. Mēs to arī sasaistījām ar karu Ukrainā un kopumā ar šo situāciju. Bet, ko mēs no vēstures zinām, ja, šajā pētījumā, ko mēs varam arī mazliet paturēt prātā, ja, piemēram, atceramies Hitlers, ja, kad viņš nāca pie varas, Vācijā bija ļoti grūts, ekonomiski ļoti grūts laiks, cilvēkiem nebija darba, viņam daudz, kas pietrūka dzīvo ļoti lielā nabadzībā, ja, un to mēs varam arī mūsdienās skatīties, tāpēc jau mums ir svarīgi tas, lai mums nav tās milzīgās atšķirības mūsu sabiedrībā, ka tad, ja cilvēks jūtās, teiksim, ja viņam viss pietiek, tad arī šie ekstrēmismi ir daudz mazāk augsnes, kur izplasties. Kad ekstrēmisms izplašās, tad, jā, tieši tad, kad cilvēkiem ir liela nevienlīdzība, kad ir kaut kādi lieli ārējie draudi, cilvēki nejūtās droši, tad arī ir augsne skatīties uz šādām idejām. Ok, tad būs 2 jautājumi nākamie. Viens ir, lai tev būtu vieglāk veikt savu zinātni, kas būtu kādu lēmumu tikt jāpieņem, viens, varbūt Latvijā, un ja tev ir pa Grieķiju kaut kas sakāms, lūdzu, arī. Un otrs būtu pēc tam, kāda ir sasaiste jau ar esošiem lēmumu pieņēmējiem, politiķiem no tiem rezultātiem, kurus jūs iegūstat. Vai viņi jau gaida nepiecietībā, lūdzu, sakiet mums, kā tad tur ir, un mēs tad kaut ko darīsim. Jā, atgādini pirmā jautājumu. Jā, piedod, es tev uzmetu. Es jau sakot, pats sapratu, ka es pieļauju lielu kļūdu. Jā, pirmais jautājums, ko tu mainītu kā Latvijas ministra prezidenta un Grieķijas? Jā, ko es mainītu? Redz, es neesmu klasiskais zinātnieks. Esmu tagad, man ir doktora grāds, es kādreiz strādāju arī universitātē vairāk, tagad es strādāju pārsvarā nevalstiskajā sektorā. Līdz ar to es par tādu klasisko zinātni daudz nevaru pakomentēt. Es vairs nezinu, kas tur tik daudz notiek. Ja? Kas ir noteikti ļoti svarīgi, vajag atbalstīt jaunos pētniekus. Tam es varu tikai piekrist un pieslēgties, jo ko es redzēju, kad es Latvijā biju tas jaunais pētnieks, doktorants, jā, vajadzētu vairāk iespējas. Man arī tā sanāca, ka es pēc tam aizbraucu, ka es pabeidzu savu doktorantūru, pēcdoktorantūras pētījumā uz Berlīni, kur es saņēmu stipendiju, un tur man bija arī ļoti labi apstākļi. Teiksim, man bija tā stipendija, man bija lieliska biblioteka, laiks, visu kaut ko darīt. Tas tomēr ir svarīgi. Arī noteikti vajag maksimāli veicināt to, lai jaunie pētnieki braukā pārzemju universitātēm. Es 2 reiz biju, vienreiz kā Erasmus students, vienreiz jau kā pētnieks. Tas man deva milzīgu ieguvumu tiešām arī iepazīties, jo, labi, mēs runājam, Latvija ir maza, bet teikt arī Eiropa ir maza, īpaši kaut kādās zinātnes jomās. Tad, ja tu aizbrauc uz vienu labu universitāti, tu iepazīsies pamazām vai aizbrauc uz dažām konferencēm, tu redzēsi visus tos vadošos pētniekus un varēsi viņiem iepazīties un pārunāt, un viņi tev ieteiks arī, ko darīt, kur meklēt, teiksim, tālāk, ko darīt, ja tu gribi kļūt par profesionālu pētnieku un tā tālāk. Tas uz to pirmo jautājumu. Tā. Otrais pētījums, vai tiek ņemta vērā rezultāti. Šeit mums Latvijā kopumā ir tāda tendence, un vajadzētu noteikti tam pamazām uzlaboties, ka politiķi pieņemot lēmumus, pieņēmēji kopumā pieņemot lēmumus, daudz neveic analīzi. Ja? Nav mums tā priekšizpēta ļoti pieklibo, pēc tam tie saucamie ex-post novērtējumi, ja tā viena joma, kur man arī ir bijusi pieredze dažādiem novērtējumiem, nav ļoti attīstīti.
noteikti to vajadzētu stiprināt, jo mums ir tāda tendence, mēs gribam visu ātri, ja, mums izdomājam, būs labs kaut kāds regulējums, tagad mainam uzreiz, daram uzreiz, ja mēs nevaram ilgi to vilkt garumā, bet, citreiz tas var radīt problēmas, tomēr ir labāk to darīt mazliet lēnāk, ko mēs redzam, piemēram, Rietumvalstīs arī kaut kādas nodokļu izmaiņas tiek veikti, arī kaut kādi pētījumi, diskusijas, tiek skatīties ietekme, ja Latvijā kāds bieži noteikti, tad, ka budžets jāgatavo, tad mēs ātri, šito augšā, šito lejā kaut kā sabalansēt, ja, un tā tikai pēc tam grāmatvedis saķer galvu, uzņēmējs saķer galvu, neviens nezin, ko tagad darīt, viss jāpārprogrammē un tā tālāk. Tas tāds būtu viens jautājums, jā, ka to visu vajadzētu kaut kā mazliet piebremzēt un mazliet mierīgāk, jo tie dažādi pētījuma rezultāti ir, daudz kas, ko izmantot, ir viena piemēra beigās, jo drīkst, jo tikko bija aktuāls jautājums, kas notika, tika ierosināts samazināt slimības lapu apmaksu. Vispār nepadomājot par to, ka, piemēram, vecāki ņem slimības lapas bērniem, ka bērni ir saslimuši, ja? Kāpēc mēs taču gribam, lai mums ir bērni Latvijā, ja? Mēs gribam arī veicināt dzimumu līdztiesību. Šī gadījumā, kas būtu šī lēmuma sekas, mēs apzogam sievietes, noņemam naudu un bērniem. Ja, tā kā, un tad pēkšņi viss taisnos, nē, mēs to nemaz nedomājam. Tas nozīmē, atkal tika izdomāts piedāvājums, vispār nepāanalizējot sīkāk, uz ko tas attiecās. Tā ir noteikti problēma Latvijā, un pie tā vajadzētu strādāt, jo zinātniekiem ir ko piedāvāt, un visi kopā mēs noteikti varam pieņemt labākus lēmumus, veidot labāku politiku. Tad es sadzirdēju, ka jauno zinātnieku apvienībai ir pareiz doma, ka ir jāpalēnina mūsu domāšana un jāpadomā apzināti, jāpieslēdz klāt, pirms mēs kaut ko izlemjam. Man bija ļoti interesanti paklausīties, ko Alise Vītola ir izpētījusi un izanalizējusi un par ko varēja pastāstīt. Ja, Alise, vai te ir vēl kaut kas, ko es tev nepajautāju, bet kas tev riktīgi iekšā ir es gribēju pateikt paldies arī mūsu projekta vadītājai Rasmai Pīpiķei par visu šo darbu, ko viņi dara, jo tiešām vadīt šādu aktivitāti ar zinātniekiem no 12 organizācijām un vairākām valstīm nav vienkārši uzdevums, un īpaši jau zinātniekiem, viņiem katram ir savi uzskati, kā vajag darīt, bet mēs ļoti veiksmīgi virzamies uz priekšu šajā arenas projektā. Lielais paldies, Alise, paldies, Rasmu, paldies, ka padalījies ar mums šajā tiešām intriģējošā un aizraujošajā tematā, kas, man liekas, daudziem svarīgs. Aiziet! Pasakamies, paldies! Jā, paldies!